Žēlastība un mieslējums ir bagātīgi Jēzus Kristus atziņā. Un es jūs aicinu atveriet psalmu grāmatu un 36. psalmu. Un es jums gribu vēl izlasīt pirms šī psalma arī no 1. Mūzes grāmatas, no Romiešu vēstules. 1. Mūzes grāmatā, 3. pantā, mēs varam lasīt par to, kā cilvēks Ādams grēkoja pret Dievu un viss cilvēks vēsturē ienāca grēks. Un mēs lasām šī 3. nodaļā 1. Mūzes grāmatā, un Dievs tas kungs sauc cilvēku sacīdams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, un man pārņem bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Bet Dievs sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi. Un sieva sacīja, čūska man pievīja, un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz savu vēderu tev būs līst un pīšus ēst visas tavas mūža dienas. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Sievai Dievs sacīja, vairodams es vairošu tavus sāpes un tavu radību mokas. Sāpēs tev būs bērns dzemdēt, un tev būs kārot pēc savu vīru, un viņam būs valdīt pār tevi. Un cilvēkam Dievs sacīja, tā kā tu esi klausījis savas sievas balsī, un es ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju sacīdams, tev nebūs no tā ēst. Lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev smagi strādājot būs maize ēst visu savu mūžu dienas. Ērkšķus un daļus, lai tā tev dod no lauku augiem, tev būs pārtikt. Savu vaigas viedros tev būs maize ēst, un līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi. Un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. Un cilvēks nosauca savus sievas vārdu Ievu, jo viņa ir visu dzīvo māte, un Dievs tas kungs darīja cilvēkam, un viņa sievai drānas no ādām, un tajās ieģērba viņus. Un Romiešu vēstulē 3. nodaļā mēs lasām, gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisnība, neviena. Nav neviena, kas saprot, neviens, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labi, nevienu. Viņu rīkli ir atvērts kaps. Ar savām mēlē viņi kļuvuši viltnieki. Čūska indi ir aiz viņu lūpām. Viņa muti ir pilna lāstu un rūgtumu. Viņa kājas steidz izliet asins, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Un miera ceļu viņi nepazīst. Dievbības nav viņa acu priekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute, un visu pasauli vainīga Dievu priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnos Dievu priekšā. Un es aicinu, ka mēs varam lasīt arī no 36. psalma, kas ir Dāvida psalms, tā kunga kalpa dziesma. Grēks čukst bezdievīgajam viņa sirdī. Nav jākautrējas Dievu vaigu priekšā. Viņš pats sev mierina. Noziegums paliks apslēpts, nebūs tam atriebēji. Viņa mutes vārdi nelietīgi un pilni viltus. Viņš vairs nedara, kas saprātīgs un labs. Gulēdams viņš izdomā nelietību. Viņš iet pa ceļu, kas nav labs. Ļaunumu viņš neatmet. Kungs, tavu žēlastību sniedz līdz debesīm un tavu uzticību līdz padebešiem. Tavu taisnību stāv tāpat kā Dieva kalni. Tāvi tiesību pamati kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā. Kungs, tu izglābi cilvēkus un lopus, un tu palīdzi viņiem. Cik brīnišķīgs, kungs, ir tavu žēlastība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābis tavu spērnu pavēnī. Viņi mielojas pie tavu namu labumiem. Tu viņus dzirdini no savu priekstrauta. Jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu.
Izplet savu žēlastību pār tiem, kas tev pazīst, un savu taisnību pār tiem, kam skaidrs sirds. Lai lepno kāju man nesamin, un bezdievu roku man nepadzen. Reiz kritīs tie, kas dara ļaunu, viņi sabruks un vairs nepiecelsies. Amen. Tēvs debesīs, mēs šī stundā lūdzam Tavu žēlastību caur mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu, caur Tavu dēlu. Mēs lūdzam, kungs, sūti savu garu, lai tas mūs pārliecina par grēku, par taisnību un tiesu. Kungs, Jēzus, palīdz mums šī stundā salīdzināties ar Dievu caur Tevīm, pārbaudīt pašiem savus sirds, savus dzīves, savus darbus, savus vārdus, savus sirds nodomus, pārbaudīt katram savu ticību, savu ticības liecību, savu pārliecību. Kungs, esi mums žēlīgs un palīdz mums redzēt grēku briesmas šī pasaulē un mūsu pašu grēcīgā miesā un sirdīs. Kungs, atklāj mums savu vājumu, lai mēs Tavu svētumu gaismā varam redzēt savu nīcību un niecību, redzēt savu vājumu, savu bezspēcību un redzēt, kungs, mūsu milzīgo vajadzību pēc Tavu žēlastības. Palīdz, kungs, mums redzēt šo nepelnīto dāvanu, šo žēlastību, kur mēs nespējam nopelnīt. Un, kungs, dāvā mums ticību šiem Dāvida vārdiem no šī psalma. Palīdz, kungs, ka mums ir dzīva cerība uz augšām celšanos no miroņiem Kristu Jēzu. Mēs lūdzam viņu vārdā. Amen. Amen. Šī psalmā mēs redzam no 2. līdz 5. pantam. Šī psalma sākumā Dāvids runā par šīs pasaules grēcīgumu un cilvēku grēku. Un tieši šīs pasaules cilvēku darbi ir mūsu cilvēcīgie darbi, mēs viņus varam teikt, šīs pasaules cilvēku darbi. Un lai arī kādi tie būtu, ja tie nenāk no Dieva spēkā izmainīts ticīgs sirds, tie ir cilvēku darbi. Ik viens darbs no cilvēka, ja tas nenāk no jaunpiedzimuša kristiešu sirds, ir cilvēciski darbi. Un ik viena neticīga cilvēka darbi, nopelni, sasniegumi, Dievs saka, ir netīrs, jeb sārņains drēbes viņa priekšā. Dāvids mūs brīdina no grēka spēka šī rītā un atgādina mums par tā klātbūtni, gan mūsu pašu miesā, gan mums visapkārt. Tā ir realitāte, kas šīs dzīves laikā nebeidzās. Un šis gads ir sācies, un mums ir svarīgi atgādināt sev pasauli, kurā mēs dzīvojam, kāda tā ir saskaņā ar Dievu vārdu, kāda mēs paši esam Dievu priekšā. Dāvids mūs brīdina no šī grēka spēka, lai mēs sev nepieviltu ar maldiem, lai mēs sev nepieviltu ar kaut kādu savu pārdabisko spēku, ka mēs būtu imūni, ik viens no mums būtu imūns, vai kāds no mums būtu imūns, jeb brīvs no grēka. Dāvids saka, ka grēks ir aktīvs spēks. Un mēs lasām šīs pirmajos pantos, ka viņš ir aktīvs spēks, un tas nav ārpus cilvēka. Ka šis grēks nav šī radītajā pasaulē, kas ir ārpus cilvēka, bet tas ir cilvēkā, Dāvids saka. Tas ir grēcinieks sirdī. Un tas ir kristiešu grēcīgajā miesā. Tā vai citādi, lai arī kurš no šiem abiem tu būtu šī rītā, vai Dieva bērns vai vēlna bērns, grēks ir mums klātesošs. Neviens cilvēks uz šīs pasaules dzīvojošs cilvēks nav pasargāts no grēka spēka. Dāvids to zina no savas pašas dzīves, un Dievs mums par to atgādina. Grēks slēpj savu ļauno seju aiz daudzām lietām. Visbriesmīgāk ir tad, kad grēks slēpj savu seju, savu grēka seju, jeb aiz vai cauri viskaistākajām lietām, kas tiek nosaukts viskaistākajos vārdos, kā mēs zinām, mīlestība. Grēks var slēpties pat aiz mīlestības. Neīsts, liekuļots, sautīgs. Grēks slēpjas aiz vārda laulība,
Grēks slēpjās aiz vārda brīvība. Bieži vien kristieši pievīst sev ar vārdu brīvība Kristū. Grēks slēpjās aiz vārda likums. Tik daudz grēcīgi likumi ir izdot šī pasaulē un tiek izdot un tiek uzturēti šī pasaulē, lai mēs viņiem pakļautos. Un vēl vairāk grēks slēpjās zem vārda dievbijība, kas ir ļoti dziļa pievilšana. Un grēks slēpjās zem vārda dievkalpošana. Tie, kas lasat pēc Roberta Makšēna Bībeles lasīšanas plānu, jūs esat lasījuši šī nedēļā Ēzras grāmatu, pravieša Ēzras grāmatu. Un mēs redzam šī grāmatā, kā arī otrā laika grāmatā, pirms tam mēs lasām par šo neīsto dievkalpošanu, kā Dievs mūs regulāri brīdina no Bībeles. No nepareizs un neīsts Dievu pielūgsmes, jeb dievkalpošanas. Dāvids saka, bezdievības cilvēki, jeb grēki cilvēki saka, ka nav jākaunas Dievu vaigu priekšā. Jo tādi cilvēki ar neticīgām sirdīm nepazīst Dievu svētumu klātbūtni. Es nesaku to, ka viņi nezina teoloģiju, jeb teoriju par to, kas ir Dieva svētums. Viņi nepazīst Dieva svētumu klātbūtni savā dzīvē. Viņi tā nav bijuši. Bezdievīgs, neticīgs cilvēks nepazīst Dieva svētumu klātbūtni savā dzīvē. Un to mēs redzam, un tas parādās tieši tad, kad mēs domājam, kā grēks slēpjās aiz vārda dievbijību un dievkalpošanu. Un te mums ir piemēri no kādiem dievkalpojumiem, jeb kristiešu pēdiņās sapulcē, kur kādi cilvēki var sabāzt rokas kabatās un stāvēt draudzes priekšā un stāstīt par Dievu. Mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc, kā tas ir iespējams. Kā var uzvilkt apspīlēts drēbes un nostāties draudzes priekšā, lai pagodinātu savu miesu. Kāds ir iespējams? Atpogāt 3 krekla pogas un demonstrēt savu miesu. Kā tas ir iespējams? Jūsmot pašiem par sevi. Un Dāvids saka, un viņi saka, nav jākautrējās. Tie vārdi, ko viņi saka savas iet, nav jākautrējās. Viņi paši sev mierina. Ja reiz, kad es redzu šīs pazīmes, iespējams pat nav jēga runāt par teoloģiju un par kādām bībeliskām doktrīnām. Šīs ārējās lietas, par ko Dāvids bija, viņas norāda, kāds cilvēks ir mūsu priekšā. Jeb kāds kalpotājs pēdiņās ir mūsu priekšā. Šie ir cilvēki, kur sirds saka, nav jākautrējās. Šie cilvēki, kas saka, starp citu savā sirdī, es arī ticu uz Jēzu Kristu. Tie cilvēki, kas saka, es esmu izmācījies kristiešu institūtā, jeb seminārā par sludinātāju, man ir apstiprinājuši kādu mācītāju šī amatā. Ar to viņi sev mierina. Bet jautājums, ko Dievs saka par mani, par manu dzīvi? Ko Dievs saka par manu sirdi? Un no sirds pārpilnības mutu runā, un mēs redzam šīs ārējās izpausmes. Kāpēc es viņas pieminu šī rītā? Tāpēc, ka tās ir vistuvāk draudzē. Man no tā jābrīdina sevi un jūs. Mums pašiem sevi, ko Dievs saka par manu Dievu pielūgsmi un nākšanu Dievu priekšā arī šī rītā. Apostoļu darbu 10. nodaļā, tie, kas lasiet arī apostoļu darbu grāmatu, Pēters sludināja, sakot, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Viņš šī kontekstā runāja par to, ka par jūdiem un par pagāniem. Bet tāpat laikā Dievs neuzlūko arī cilvēku darbus un cilvēku nopelnus Dievu priekšā. Tie nav iemesls Dieva svētībai. Tādā ziņā, ka mēs varētu ko nopelnīt paši no sevis. Mārtiņš Luters savās pārdomās, kuras es esmu lasījis šīs pēdējās nedēļās no Lutera darbiem, viņš runā par šiem ticības darbiem un par šo žēlastību, ka bez Dieva žēlastības mēs neesam spējīgi neko izdarīt. Ja Dievs nedod žēlastību, mēs esam spējīgi neko izdarīt Dievam patīkam. Es vairāk lasīju šī nedēļā par Lutera komentāriem par Jonas grāmatu un domāju, cik Dievs dažādas dāvanas un dod dažādos laikos. Un nenoliedzam, Luters bija Dievs bija devis Luteram dāvanu redzēt Jonas grāmatā lietas, kuras es neredzēju, kad es sludināju no šīs grāmatas. Es neredzēju tik dziļi un tik lietas, kas tur ir apslēpts un svarīgas.
draudzēji, kuras ir jāzina. Viņš runā par šo stāvokli Dievu priekšā, kad ir vajadzīga šī žēlastība. Lai mēs vispār būtu spējīgi jebko izdarīt. Jebkas labs, kas iznāk Dievam patīkams no ticīga cilvēka, ir tāpēc, ka viņš ir saņēmis Dieva žēlastību. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Bet viņam patīk, viņam ir tīkams, kas viņu bīstās un taisnīgi dzīvo. Kā cilvēks var bīties Dievu un taisnīgi dzīvot? Tikai tad, ja viņš ir saņēmis Dievu nepelnīt žēlastību savā dzīvē. Brālis Enārs bieži vien savās svētdienās mums atgādina, ka mums vajag iemīlēt žēlastību, mums vajag mācīties no žēlastības, un iespējams mums bieži vien mēs paliekam pie šiem vārdiem ar domu, kā tas notiek reāli mūsu dzīvē. Varbūt, ka Dāvids arī no šī psalma mums varētu palīdzēt saprast, kā iemīlēt žēlastību, kā viņu vispār redzēt, kā viņu atpazīt, kā viņu novērtēt savā dzīvē. Jo Dāvids runā par divām lietām šī psalmā 36. Par cilvēku grēku un par Dieva žēlastību. Sākumā viņš runā par cilvēku grēku. Cilvēks attaisno sevi. Dāvids saka, viņš pats sevi mierina. Un mēs varētu teikt, lai mēs paši sev nemierinātu, tas nozīmē, ka šie cilvēki nepārbauda sevi pēc Bībeles. Viņi vienmēr paši sev mierina. Viņš pats sevi mierina. Nevis Dievs viņu mierina, bet viņš pats sevi mierina. Es nezinu, cik no jums seko līdz ziņām, bet es šo pēdējo nedēļu seko līdz tam, kas notiek šī Kalifornijas štatā pie Losandželosas, šis ugunsgrēks, kas ir nodedzinājis apmēram 1000 ēkas un 40,000 akru zemes. Un kopš pagājušās nedēļas otrdienas šis uguns ir neapturams un ir gājis, kā Bībelē saka, ugunim nav gana. Viņš ēd un ēd, viņš reist vēl un vēl, un cilvēka spēks ir niecīgs, un tad ir milzīga vētras, cik es saprotu, 100 jūdzes stundā, kas ir viesuļvētrā līdzīgs vējš, kas šos liesmas pūtas ir ar milzīgu ātrumu, un kaut kas līdzīgs tam, ko mēs redzam Ukrainā. Šobrīd ir Amerikā, šī Amerikas štatā, kur ir visdārgākās ēkas, iespējams pasaulē, visbagātākiem cilvēkiem. Tās ir nodegušas ar visiem kalniem, ar visu, kas tur ir apkārt. Gadsimts atpakaļ cilvēki, kad notiek šāds briesmas, viņi sāk uzdot jautājumu, kāpēc tas notiek šī brīdī. Kāpēc? Un Bībelē mums parāda, kad uguns nopost kādas pilsētas. Tas vienmēr ir Dieva sods. Amen. Šīs Amerikas ziņu kanālos es neesmu dzirdējis nevienu publisku liecību par to, ka tas būtu Dieva sods un ka Amerikai būtu jāatgriežas no grēkiem. Nedēļu pirms tam šī pašā vietā, cik es arī zināju, cik es esmu dzirdējis, tad turpatās netāli arī ir šī vieta, kur tika pasniegts šis te filmu apbalvojums, ko sauc par Zelta globus, ko mēs esam dzirdējuši, ka šī latviešu multiplikācijas filma Straumi ir ieguvusi šo gada balvu. Bet mums ir jābūt cilvēkiem, kas izskaidro laiku, kurā mēs dzīvojam. Varbūt daudz no jums nezin, ka šī ceremonijā īpaši tik zaimots Dieva vārds. Īpaši. Tā bija vieta, kur tik Dieva vārds valkāts un zaimots Dieva vārds publiski no skatuves. Mēs te varam teikt vienkārši tie, kas ticam Dievam, Sātans pasniedz savus balvas saviem bērniem. Tā tas saucās. Mēs varam neaplaudēt šajā latviešu multiplikācijas filmai, jeb animācijas filmai, jo tā pati par sevi bezdievīga. Tanī nav Dieva klātbūtnes. Tā drīzāk man atgādina senu Ēģipti, kur cilvēki pielūdz kaķus un nolika viņus augstākus par cilvēku. Un dzīvnieku, kur glāb pasauli. Un mēs redzam, ka pasauli netiek iznīcināta ar plūdiem. Bībelē mums parāda, atklās grāmatā, ka Dievs ir apsolījis to iznīcināt ar uguni. Un Amerikā mēs tieši redzam dažas dienas vēlāk. Dievs sods parādījies ir ar milzīgu spēku, kur pēkšņi ugunsdzēsējiem izbeidzies ir ūdens. Un ūdens spiediens viņi nespēja to nodzēst. Un es lasu Mārtiņu Luteru paralēli šī laikā un lasu reformāciju un lasu, kā vērsties mums kristiešiem pret šo situāciju, kā mums lūgt Dievu par šiem cilvēkiem. Un es esmu ļoti uzmanīgs šī brīdī.
Jo mums ir jautājums par to, vai mēs ienīstam grēku un visu, kas ir bezdievīgs šī pasaulē. Vai mēs viņu gribam attaisnot un nostāties šiem bezdieviem par advokātu Dievu priekšā. Vai mēs bieži vien nelūdzam pret Dievu prātu un to, ko Dievs dara, pagodinot savu vārdu. Mēs varam lūgt par to, lai Dievs saudzē cilvēku dvēseles un dzīvības. Bet tas, ko Dievs dara Amerikā, tas ir taisnīgs Dievs sods par to bezdievību, kur šī zeme jau iet ilgu laiku un pieņem bezdievīgus likumus, vēršoties pret draudz. Šis ir štats, starp tie, kas zina John MacArthur Grace to You draudz. Šis ir gubernators, kas vēsās pandēmijas laikā ar tiesas procesu pret MacArthur draudz, lai viņu aizvērtu. Jeb Grace to You, jeb žēlastības draudz. Un ar Dieva žēlastību viņi uzvarēja šo tiesas prāvu pret šo bezdievīgo gubernatoru. Mēs redzam, ka šīs Dieva dusmas nāk tieši par šo vietu. Un mums ir jautājums, vai mums ir jālūdz pret šo Dievu rīcību. Vai šis nav Dieva taisnas spriedums? Un te ir jautājums, vai mēs vairāk raudām, kad mēs redzam degošas mājas, un neraudam tad, kad mēs dzirdam, ka Dieva vārds tiek zaimots un nenovēršamies no tā. Vai mēs vispār vērtējam to, kas šī pasaulē notiek, kas Dievam patīk un ko Dievs ienīst? Dāvids mums cenšas reformēt mūsu prātu bībeliski, to, lai mēs apzinātos, kas ir grēks, cik viņš ir briesmīgs un šausmīgs un biedējošs mūsu pašu dzīvēm un šī pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Jautājums, vai mēs par to satraucamies? Mēs lasām Bībelē, kad svētie lūdz debesīs, cik ilgi tu kavēsies un nemetīs uguni no debesīm un neatrieps mūsu izlietās asins virs zemes. Mums ir jābūt ar Kristus prātu. Mēs zinām arī evaņģēlijos, kad mācekļi teica Kristum, lai uguns nāk no debesīm un sadedzina viņus. Bet Dievs, kad pats sūta savu sodu, mums ir jālieto tas Dieva godam, lai brīdinātu cilvēks, tas ir Dieva sods. Bet tu neatgriezīsies no grēkiem. Dievs ir apsolījis šādu pašu uguns liesmas degt mūžīgi ikvienai dvēselē, kas nenožēlos grēkus, nenožēlos savu bezdievību, neticēs uz Dievu dēlu un nenāks pie ticības. Tie ir piemēri no dzīves. Tie vairs nav piemēri tikai no Bībeles, no Sodomas un Gomoras, kur Dievs iznīcināja ar uguni no debesīm. Tāpat Dievs savās taisnajās dusmās, mēs zinām, pat iznīcināja Jeruzalemi 70 gadus pēc Kristus nāca. Dievam nav problēmas iznīcināt pat savu tautu un aizvest to verdzībā. Mums jāpazīst Dieva svētums. Un mazāk jāmēģina attaisnot cilvēku rīcību un tādā veidā arī pašiem savus grēkus savā dzīvē. Viņš pats sev mierina. Viņš nepārbauda pēc Bībeles. Uguns, ko mēs redzam Bībelē, tas ir Dieva sods. Ļaunumu viņš neatmet, Dāvids saka. Tā pašā ugunsgrēka kontekstā ziņkanāli intervē homoseksuāļus, kur atkal ir pirmajās rindās, kas runā viskaļāk. Mantraušķi, kas pielūdz mamonu, ir tie, kas rauda. Vienā intervijā es dzirdēju, kādu jaunu cilvēku pār, ko es 3 reizes liku uz atkārtojumu, lai nebūtu pārklausies. Viņš raudāja par saviem dārgajiem motocikliem, kuri viņam ir sadeguši. Un viņš teica ļoti skaidri, svētdienās mēs ar sievu braucam ar šiem motocikliem pa šiem kalniem. Tā ir mūsu baznīca. Tas ir mūsu dievkalpojums. Mēs paši redzam šīs liecības, cik jūs redzat, cik es viņas redzu, cik viņas dzirdu. Tās ir liecības no cilvēkiem, kas stāv pie nodedzinātas mājas un raud par savu mantu. Viņu svētdienas baznīca bija braukt ar motociklu. Un tie visi bija pelnos. Pilsēta nodeg, ūdens nav, vienīgi uguns. Kāpēc? Neviens publiski nejautā, vai tas nav Dieva dusmas un sods par bezdievību, kas darās ASV. Valsts, kura legalizē un atbalsta bērnu nogalināšanu, jeb abortus. Homoseksuāla laulības legalizācija līdz pat Baltajam namam, kur tiek pacelt šis homoseksuāla karoks. Dzimuma maiņas legalizācija. Vēl tagad pēdējā nedēļa pirms ir Amerikas prezidents Baidens vēl pasniedz bezdieviem
valsts līmeņa nozīmīgs apbalvojums Baltjānamā. Bezdievīgākajiem cilvēkiem, kas ienīst Dievu. Viņš pats sev mierina, noziegums paliks apslēpts, nebūs tam atriebēju. Viņu mutes vārdi, Dāvids saka. Un tie viņu mutes vārdi, tas, ko mēs ziņās, ja mēs klausamies, mēs varam dzirdēt, ir nelietīgi un pilni viltības. Viņi vairs nedara, kas saprātīgs un labs. Ļaunumu viņi neatmet. Pat tad, kad viņi stāv pie nodegušas mājas, viņi nenāk pie patiesības atzīts. Bet viņi lieto vēl draudzes vārdu. Nelietīgi viņi valkā. Un ir samainījuši vispār draudzes būtību kā tādu, kas ir svētdienas dievkalpojums. Tie cilvēki, kas domā, ka braukt pa svētdienā pa kalniem ar motocikli, viņi var to nosaukt par svētdienas dievkalpošanu. Un šie cilvēki turās pie šīs daudzās liecības, ko es dzirdēju pagājušajā nedēļā, turās pie šīs globālās sasilšanas. Un iemesls tam ir globālā sasilšana. Viņi turpina aktīvi un akli neredzēt paši savu grēku un uztur šos melus. Un Dievu nepiemin nevienā intervijā. It kā Dieva nebūtu. It kā tas viss būtu nejauši. Un daudz runā par māti dabu, kur ir uzbrukus tagad un nelabvēlīgi viņiem. Dāvids saka, nekādas dievbības, nekādas pārdomas, nav secinājumi, nav grēka nožēlas, nekā. Viņa mutes vārdi nelietīgi, 4. pantā, un pilni viltības. Viņi vairs nedara, kas saprātīgs un labs. Kāpēc es ilasīju no 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas? Kopš Ādams krīt grēkā, viņi vairs nedara to, kas ir labs. Amen. Kopš tās dienas. Dabīgais cilvēks, ja dabīgi dzimis cilvēks no miesas un asinīm vairs nedara to, kas ir labs. Jo mēs esam mantojuši Ādama grēku. Tas pats, ko mēs lasām Romiešu 3. nodaļā, nav neviena labi, nav neviena, kas meklē Dievu, it neviena. Tas tas, ko mēs redzam sev apkārt, šī laikā, kurā mēs dzīvojam. Un 3. nodaļā Romiešu vēstulē ir rakstīts, visa pasaule vainīga Dievu priekšā. Vairs nedara. Cilvēks vairs nav spējīgs dabīgi darīt labu, neko Dievu priekšā, viņš ir grēcinīgs. Un Dāvids dod liecību šī psalmā 36. par cilvēku šo grēcīgo stāvokli. Kāpēc viņš ir grēcīgs? Jo Dievs ir svēts, Dāvids saka. Cilvēks ir grēcīgs Dieva acīs, pēc Dieva taisnības standarta. Un es atkal dzirdu šos te ziņu vadītājs, kas stāv cenīši televīzijas studijās un runā, cik cilvēki ir labi. Ja es saku, neviens nav labs, tikai Dievs ir labs. Cilvēks nav labs. Tāpēc arī mēs sastopam šo mācību, baptistu draudzē, šo ticību, ticēšanu un mācību, ka cilvēks pats izvēlās sev glābšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka tāda ir grēcīgā cilvēka reliģiskā domāšana nopelnīt ar saviem darbiem. Vienmēr vēlme nopelnīt. Dāvids saka, visu, ko cilvēks grib nopelnīt šī psalmā. Šajos 1. pantos viņš saka, tie cilvēki darbi. Tā ir sevis mierināšana. Tā vēlme nopelnīt, sev mierina ar pēdiņās labajiem darbiem. Tā vietā nicas no Dieva žēlastību. Vieglāk cilvēkam dabīgi ir izdarīt kaut ko no sevis. Tas ir vieglāk. Labāk cilvēks grēcinieks grib nopelnīt kaut ko pēc savas taisnības, ar cilvēciskiem darbiem, nekā atteikties no savas cilvēciskās taisnības un pieņemt ticībā Dieva žēlastību. Un te mēs redzam vienu psalmu, kur Dāvids ir evaņģēlists, kas sludina cilvēkiem par cilvēku absolūto samaitātību, par cilvēku grēku, un pēc tam runā par Dieva žēlastību. Cilvēks pēc savas dabas ir gatavs izdarīt tik daudz lietas, pēdiņās labās lietas, lai kaut ko nopelnītu, nekā lai saņemtu nepelnītu žēlastību, kas ir Kristus evaņģēlijā. Tas ir Dieva spēks. Un šīs pasaules cilvēki lielās ar saviem bezdievīgajiem darbiem. Es jūs pieminēju, jūs esat dzirdējuši par šo pašu zelta globus balvu, par ko tagad runā visi Latvijas ziņu kanāli, lai esot lielā veiksme vai tiešām. Būsim uzmanīgi. Mēs tie, kas esam kristieši. Kas tiek slavināts šī multiplikācijā, tas viņiem šī animācijā, kā viņi sauc.
Dzīvnieks, kaķis, dzīvnieks. Nevis Dievs. Tas nav gods Dievam. Dāvids saka, viņi līdz debesīm, viņa bezdievība ir. Viņi ir gatavi, tas tiek apbalvots pasaules, šīs bezdievīgās pasaules līmenī. Bet Dieva acīs tie ir niecīgi un nīcīgi. Tie ir niecīgi un nīcīgi. Dievam nederīgi, zem lāsta esoši. Un tas nav pārspīlēts. Viss, ko dara neticīgs cilvēks, lai kas tas būtu, Dievam nederīgs un zem lāsta esoši. Tā nav naida runa. Tā ir Bībeles patiesība. Un pasaules šis cilvēks, ja cilvēki attaisno savu domāšanu, Dāvids saka, un savu rīcību. Un viņi attaisno, kāpēc? Viņi domā, ka tas būs bez sekām, bez tiesas, bez sprieduma, bez sodu un bez ciešanām. Ka tādā veidā var dzīvot. Un kas tur ir slikts? Es lasīju vienā no mūsu ticības tā komentāriem šādu teikumu, ka ļaunais cilvēks nes savu ļauno sirdi sev līdz visur, arī uz gultu. Gulēdams viņš izdomā visādi ļaunumu. Es domāju, bija laiks, kad cilvēki mācēja pateikt vienkāršas lietas efektīvi. Viņš nesā līdzi savu ļauno sirdi visur, kur viņš iet. Arī uz draudzi. Arī šeit. Un cilvēks, kurš dzīvo ilgu laiku, kādā sev zināmā grēkā, ir ceļā uz citiem grēkiem. Amen. Viņš jau ir ceļā uz citiem grēkiem. Tāds cilvēks kļūst vēl sliktāks, vēl bezdievīgāks. Vai nu grēcīgais cilvēks dzīvo savos darbos, un tāds viņš paliek līdz nāvei un mirst savos grēkos, vai viņš piedzīvo šo Dieva žēlastību. Viņš nožēlo savus grēkus Dievu priekšā, kad Dievs uz viņu runā, ka viņš ir grēcinieks, kad viņš tic uz Dieva dēlu Jēzu Kristu, kur Dievs, kā ir rakstīts apostoļu darbos, kur Dievs ir iecēlis par tiesnesi, par dzīviem un mirušiem. Amen. Dāvids saka, glābšana grēciniekam nāk ar Dieva žēlastību, ne ar darbiem. Viņš runā par šiem cilvēku darbiem, šak tie ir grēcīgi. Šī ir psalma sākumā, šak tie ir grēcīgi, bet tad viņš runā par šo Dieva žēlastību. Vecās derības pravietis Ēzers savā lūkšanā Dievam saka, 9. nodaļā, tie, kas esat lasījuši šī nedēļā. Viņš lūdz Dievu, Ezra lūdz Dievu un saka, es kaunos un baidos pacelt savu vaigu uz tevi. Mans Dievs. Jo mūsu noziegumi pāri mūsu galvām un mūsu vainas sniedzās līdz debesīm. To nesaka bezdievīgs grēcinieks, to saka Dieva pravietis. Līdz debesīm. Dāvids saka, līdz debesīm pacels viņa bezdievība. Ēzra mēs lasām, Ēzras grāmatā bija nodevies Dievam no visas savas sirds. Nodevies no visas sirds, kaut mēs tādi būtu. Un skatieties cilvēks, kurš ir nodevies no visas savas sirds, kā viņš lūdz Dievu. Es kaunos un baidos pacelt savu vaigu uz tevi, mans Dievs, jo mūsu noziegumi ir pāri mūsu galvām. Mūsu vainas sniedzās līdz debesīm. Tad mēs lasām, viņš zemojās Dievu priekšā gavējot, un tad viņam pievienojas vēl citi cilvēki, redzot, kā viņš sauc uz Dievu. Un vienīgi tad, kad cilvēks atrod šādā stāvoklī, tad viņš vienīgi sāk apzināties Dieva svētumu, lielumu un izjūt bijību. Un tad cilvēks redz savu pašu grēku. Tad viņš redz. Dāvids saka, Dievs, tava žēlastība spēj to apklāt. Viņš saka, Kungs, tava žēlastība sniedz līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Pirmais, par ko mēs varam domāt, ka Dāvids ir cilvēks. Dzimis uz zemes, rakstījis šos vārdus, svētā gara iedvesmots, Dieva pravietis, Dieva gars caur viņu runā, un tomēr viņš ir cilvēks ar miesu un asinīm. Cilvēks, kurš nekad nav bijis no debesīm nācis, bet ir uz zemes. Un pirmā lieta, ko ticīgs cilvēks var pateikt par Dieva žēlastību. Nevis censties viņu izskaidrot teoloģijas, bet pateikt vienkārši patiesību. Viņi ir bezgalīgi. Viņi ir lieli. Viņi ir plaši. Viņi ir pār visu Dievu radīto pasauli. Cik godīgs sākums no Dāvida muts. Vienkārši
liela ir Dieva žēlastība, liela. Viņš neiet kādās teoloģiskās sarežģītās lietās, kuras beigās cilvēkam sagros prātu, viņš nespēja to saprast. Viņš stāv vienkāršās patiesībās. Šī žēlastība, kas grēcīgam cilvēkiem vaļ, viņa ir liela. Viņa nav maz, viņa ir liela. Ik viens, kurš ir piedzīvojis glābšanu no Dieva, var teikt, tā ir liela žēlastība, jūs esat liels grēcinieks. Amen. Dāvids nav izņēmums. Tava žēlastības. Dāvids runā par cilvēku grēku, un to viņš saka, tava žēlastība, kungs, to spēja apklāt. Spēja apklāt grēcinieku. Viņš saka, tava žēlastība ir līdz padebešiem. 7. pantā tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalna. Kad mēs lasām par šīs pasaules radīšanu, Bībeles sākumā, Dāvids saka, tava taisnība ir nemainīga. Tā ir jau bijusi kopš pasaules radīšanas. Un tava žēlastība un tava taisnība ir mūžīga. Jo tā ir daļa no Dieva rakstura. Un Dāvids grēciniekiem norāda uz Dievu šajā psalmā. Tālāk mēs lasām Bībeli, un Dievs norāda uz savu dēlu. Un mēs lasām tālāk, un Jēzus norāda uz sevi kā vienīgo ceļu pie Dieva. Lai mēs ieraudzītu sevi, kādi tad mēs esam Dieva svētuma gaismā. Cik mēs patiesi esam garīgi cilvēki. Cik mēs patiešām esam garīgi cilvēki. Mēs gribam domāt sev, iespējams, par garīgiem cilvēkiem, bet cik patiešām mēs esam Dieva svētuma gaismā. Vai patiesībā, cik daudz mēs esam novērsušies no Kristus ceļiem, lai dzīvot sev. Vēl viens jautājums mums ir, un es par to domāju. Domājiet kopā ar maniem, domājam kopā. Vai mūsu pielūgsme Dievam šeit ir salda smarža? Vai katru pielūgsmu šeit mēs sēžam, mēs varētu saskaitīt, cik dvēseles mēs šodien esam? Vai tā ir salda smarža? Vai Dievs tev ir pieņemama mana pielūgsme? Vecā derībā to sauc par upuri. Vai šis upuris Dievam ir pieņemts? Vai šī pielūgsme Dievam ir pieņemama? Kas ir šī saldā smarža? Ja mēs lasām Jesejas grāmatu, 11. nodaļā 3. pantā mums ir atbilde. Kas ir salda smarža? Jehovas priekšā bijība. Viena lieta. Ja nav dievbības, nav saldas smaržas. Mēs varam sēdēt šeit, māt ar galvu, teikt kāds no mums savu amen. Bet ja mūsos nav bijība, tā nav saldas smarža. Jautājums, vai tavā sirdī ir šī dievbība? Vai tikai cilvēcīgi iemācīt lieta? Tikai ar muti vien. Un arī ar muti vien, Dāvids saka, tie ir cilvēku darbi. Un tie Dievam ir nederīgi. Ja ar muti vien. Es nesaku, ja ar sirdi, no sirds pārpilnības muti runā, bet ja ar muti vien, tie ir cilvēku darbi. Un Jeremija 17. nodaļā mēs lasām, tā saka tas kungs. Nolādēts tāds cilvēks, kas paļaujas uz cilvēkiem un miesu tur par savu atbalstu. Ko tas nozīmē? Tāds, kurš mierina pats sevi. Ar savu miesas prātu. Pēc savas saprašanas. Jesejas 29. nodaļā Dievs mūs brīdina no ārējas, jeb no cilvēciskās kristietības briesmām. Ko viņš saka? Dievs runā uz tiem, kas uzskata sev par dievbijīgiem. Viņš runā caur Jesejas 29. nodaļu. Viņš saka, tie man tuvojās tikai ar savu muti. Un mani godā tikai ar savām lūpām. Bet ar savu sirdi ir tālu nost no manis. Un viņu bijība, tā, kas ir saldas smarža, ko Jesejas 11. nodaļā, viņu bijība ir tikai ārēji iemācīt cilvēku tradīciju. Tikai tradīcija. Aiziet uz baznīcu. Noskaitīt lūkšanu. Pateikt savu āmeni. Pasēdēt un iet mājās. Mūsu uzdevums nav piepildīt šeit laiku ar Bībeles pantiem. Mūsu uzdevums ir salīdzināties ar Dievu. Amen? Un iespējams, ļoti iespējams, kādiem no mums visus šos gadus nav joprojām salīdzinājušies ar Dievu. Bet mierina paši sev. Šī psalma sākumā Dāvids sludina par cilvēku grēcīgo ļauno sirdi. Vai Dievs no tā mūs nebrīdina šī rītā? Varbūt tā ir mana sirds.
Ja Bībelē brīdina no ārējas iemācītas formas, varbūt mēs, kā Latvijas saka, pavilkāmies kaut kur līdz kādā brīdī kādam. Un tas arī ir viss. Kā tas sākās? Ar ko tas sākās? Vai tas sākās ar Dievu garu? Vai tas sākās ar Dievu spēku? Vai tas sākās ar piedzimšanu no augšienes? Vai tas sākās ar dievbijību? Vai tas sākās ar salīdzināšanos ar Dievu? Stāvot Dievu priekšā, redzot Dievu svētumu un redzot to, par ko Dāvids runā šajā psalma sākumā par savu grēku. Es tas esmu. Ja tu neredzi sev 36. psalma sākumā, un ja tā nav tava dzīve pirms sastapšanās ar Kristu, pilnīgi tava dzīve, tad tu neesi salīdzināts ar Dievu. Un ja no šīm lietām tu joprojām neredz kaut ko savā dzīvē notiekošu un pazīstams lietas, kaut kas no šī psalma, un tas tev neuztrauc, ja tas tev neuztrauc, tu neesi piedzimis no augšienes. Tevī nav Dieva gara. Jo svētais gars caur pravietu Dāvidu, kā mēs lasām Bībelē, jo svētais gars caur Dāvidu runā arī šī psalmā un norāda uz grēka realitātes klātbūtni, uz šo cilvēku nožēlojamo stāvokli. Un patiesībā nav tā, kā šīs pasaules cilvēks sevi redz. Ir tā, kā Dievs mūs redz. Un skatieties, un klausieties. Pravietis Jeremijs saka 14. nodaļā un 7. pantā. Jeremijas grāmata, 14. nodaļa un 7. pants. Kontekstā 36. psalmu, kad mēs lasām par grēku un šo grēka klātbūtni un grēka spēku. Tur ir rakstīts tā, kad mūsu grēki mūs apsūdz. Kad mūsu grēki mūs apsūdz, Kungs žēlo mūs savu vārdu dēļ. Bet ja mūsu grēki mūs neapsūdz, nav žēlastības. Un tas, ko Mārtiņš Luters raksta savās pārdomās, kad viņš mēģina skaidrot savu laiku cilvēkiem mums par šo žēlastību, ko nozīmē atrasties žēlastībā. Atrasties žēlastībā, saņemt žēlastību, nozīmē redzēt savus grēkus un baidīties no Dieva. Un ja tā nav, tad nav arī žēlastības. Tad cilvēks nav piedzīvojis savā dzīvē Dieva žēlastību. Cik gan vispār cilvēks labi spēj izskaidrot Dieva žēlastību? Dāvids saka, tā ir liela. Tā aptver visu Dieva radīto pasauli un vēl vairāk līdz padebešiem, viņš saka. Es ticu, ka Dāvids ticībā skatās uz Jēzus taisnību un saka, tava taisnība stāv. Jēzus ir teicis, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani, arī Dāvids ne. Viņš skatās uz Jēzu, rakstot šo psalmu un saka, tad, kad viņš ir skaties uz cilvēku taisnību, tad viņš skatās uz Jēzus ticībā un saka, tava taisnība stāv, ne cilvēku. Tava taisnība, un mēs zinām, ka viņš runā par Jēzu. Mums ir jaunās derības raksti, kas apstiprina, ka svētais gars runājas ar pravietu Dāvidu. Kā mēs lasām par pravietu Jeseju, kad viņš redzēja Jēzu templī, Jesejas 6. nodaļā. To mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Tāpēc mums ir visa Bībele, ar ko Dievs uz mums runā pēdējās dienās, caur savu dēlu. Kāda jēga mums būtu no 36. psalma, ja mēs nedzirdētu par Dieva dēlu Jēzu Kristu, jo ar viņu ir glābšana. Viņš runāja par viņu taisnību. Tava taisnība stāv, viņa ir neizmērojama, viņa ir liela, Dāvids saka. Tavi tiesas spriedumi. Ja mēs runājam par Dievu, par viņu taisnību, šī taisnība un šie tiesas spriedumi tavu tiesību pamati šī tūkojumā. Un es skatījos, angļu tūkojumā rakstīts tavu tiesas spriedumu. Mēs lasām, kas ir šie tiesību pamati. Mums iespējams, ka ir grūti uztvert. Mums jāapskatās, kas ir tie tiesas spriedumi. Kāda tiesas spriedumi? Tavu tiesas spriedumi kā ūdeņi dziļā pasaules jūrā. Mums nāk prātā viens liels Dieva tiesas spriedums Noā dienās. Amen. Viens liels Dieva tiesas spriedums kā dziļi ūdeņi. Un kalni. Kā viens no mūsu ticības tēviem komentāros saka, šie pat kalni dod liecību par ūdens plūdiem.
Cilvēki var aizbraukt uz Amerikas Lielo kanjonu un redzēt šos pierādījumus. Par kalni. Dot liecību par Dieva taisnību un viņa tiesas spriedumiem. Bet Dāvids saka, tie ir neizmērojami. Tie ir mūsu prātam nesaprotami. Un ir labāk lietas, kad mums paliek nesaprotams, bet mēs viņam ticam. Nekā, kad mēs mēģinām viņus izskaidrot. Un Dāvids noteikti šī psalma 8. pantā, cik brīnišķīgs kungs ir tavs žēlastība, runā par mūsu kungu Jēzu Kristu. Tikai par viņu. Jo Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka žēlastība ir nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Viņš saka, cik brīnišķīgs kungs ir tavs žēlastība. Kas ir Dieva žēlastība? Tas ir caur viņa dēlu. Tas ir Dieva dēls Jēzus, kur vārdā mēs esam sapulcējušies šorīt šeit un katru svētdienu. Viņš runā par Jēzu Kristu. Jo nav cita ceļa mūsu glābšanai un grēku piedošanai, kā tikai caur viņa krustu upuri. Nav cita ceļa. Un Dāvids nesludina neko citu. Jēzus saka Mateja 11. nodaļā, tie, kas lasat Mateja evaņģēliju šīs pēdējās dienās, arī viņš saka, nāciet visi pie manis, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Es esmu glābējs, Jēzus saka. Mateja 9.13. Jēzus saka, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēcinieks. Un Dāvids runā šajā psalmā par mūsu grēku. Jēzus saka, Mateja evaņģēlijā, cilvēku dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Virs zemes. Kamēr mēs dzīvojam šo dzīvi, kamēr tu dzīvo, kamēr mēs elpojam, viņam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un tad mēs varam uzdot vienu jautājumu vēl, par kādu žēlastību Dāvids runā. Mēs varam palikt viegliprātīgi savā ziņā. Un pat bezatbildīgi, vienkārši pasakot vārdu žēlastību. Un liekas, ka mēs viņus saprotam. Lai gan žēlastību mēs nespējam saprast, bet mums vajadzētu saprast, ko viņi nozīmē. Kad viņš runā tavu žēlastību, viņš runā par šo žēlastību, cik brīnišķīgi kungs, kas tā ir? Ja pareizāk sakot, ko viņi dara. Ja tā nāk tavā dzīvē, ja tā ir nākus tavā dzīvē, ja tā nāk cilvēku dzīvē, ja viņš piedzīvo šo žēlastību, kā viņa nāk? Ko viņa dara? Par kādu žēlastību Dāvids runā? Par tādu, kur atklāja grēciniekam viņa grēku pazušanas stāvokli. Par tādu. Tā ir šī brīnišķīgā žēlastība. Konteksts šī psalmā mēs redzam ir ar cilvēku grēcīgumu, un tad viņš runā, cik brīnišķīgi kungs ir tava žēlastība. Kāda? Kad cilvēks redz, ka viņš ir šis grēcinieks. Tad viņš redz savu grēku pazušanas stāvokli un šauro ticības un pestīšanas ceļu caur Jēzus upuri. Ko patiesībā nozīmē? Arī Dāvida teiktais, cilvēku bērni nāk pie tevis un glābis tavu spārnu pavēnī. Mēs varam paņemt to burtiski un arī Mārtiņš Luters raksta, ka ja cilvēks ir briesmās, un to viņš raksta komentējot Jonas grāmatu, Dievs vienmēr nolicis iespēju cilvēkam saukt uz Dievu briesmās. Tā ir labākā cilvēka rīcība. Briesmās saukt uz Dievu. Tā ir Dieva palīdzība. Dievs tik daudz reizes ir palīdz un ir palīdzējis arī bezdievīgiem cilvēkiem. Tikt ārā no grūtībām, no ciešanām. Mēs zinām šīs te izdzīvotāju liecības, kas ir slīkuši vai deguši vai bijuši kādos apstākļos un teikuši, Dievs, ja tu man izglābsi, es tev ticēšu, es tev kalpošu, un bez tam šī cilvēka dzīve parāda, ka viņā ir tāda pat neticība un bezdievība. Viņš ir turpat atpakaļ, bet Dievs viņu bija izglābis. Bet ko Dāvids domā vēl dziļāk, ja mēs pārdomājam, cilvēku bērni nāk pie tevis un glābis tavu spārnu pavēnī? Saskaņā ar mūsu glābēju Jēzus sludināto patiesību, saskaņā ar Dievu liecību par Jēzu, ko Jēzus pavēlēja sludināt arī saviem apustuļiem. Ko nozīmē nāk pie tevis? Pie kā? Šis grēks stāvoklis, kad mēs redzam savu bezspēcību, kad mēs redzam savu grēku samaitātību un redzam viņu. Tur ir rakstīts nāk pie tevis. Pie kā? Vēlreiz apstuļu darbu 10. nodaļa. Jēzus mums ir pavēlējis sludināt, ko Pēters saka?
ka viņš ir Dieva iecelts tiesnesis par dzīviem un miroņiem, par dzīviem un mirušiem. Lūk, ko apustuļiem Jēzus pavēlē sludināt. Viņš ir tiesnesis par dzīviem un mirušiem. Kad viņi nāk pie tevis, kad viņiem ir pareizs skats uz to, kas Jēzus ir. Un mēs lasām Bībelē par viņu liecina visi, Pēters saka, par Jēzu liecina visi, klausies uzmanīgi, visi pravieši, kas ir Dāvids, Dieva pravietis vecās derības. Amen. Par viņu liecina visi pravieši, Pēters saka, arī Dāvids, ka ik viens, kas tic uz viņu, viņa vārdā dabū grēku piedošanu. Tad jautājums, par ko Dāvids runā šī 36. psalmā? Tikai un vienīgi par mūsu kungu Jēzu Kristu un par glābšanu ticībā uz viņu. Nāk pie tevis, kā? Savu grēku nožēlā. Ir tikai viens ceļš pie Dieva. Caur Jēzus Kristu, caur grēku nožēlu. Salīdzinoties pie Golgātas krusta, bezspēcībā, bailēs, bēdās, satrautībā, dievbijībā, lūkšanā. Nāk pie tevis, Dāvids saka. Atzīstot ticībā Jēzu par Dievu, atzīstot viņu par vienīgo glābēju, atzīstot viņu par tiesnesi un atzīstot Jēzus dievišķo spēku. Un glābjās, Dāvids saka, tavu spārnu pavēnī. Viņi glābjās no Dieva taisnām dusmām. Viņi glābjās no Ēles uguns liesmām. No kā Dievs mūs brīdina. Un ikvienu grēcinieku. Viņi glābjās no mūžīgām ciešanām uguns jūrā. Kur viņi glābjās? Viņi nāk pie tevis tavu spārnu pavēnī. Kas tas ir? Vai tas ir vienkārši iepriecinājums kādā sadzīviskā problēmā vai smagā dienā? Vai pēkšņi mums gribējās karstā dienā padzerties un mums bija karstums un Dievs mums iedeva ēnu? Brīnišķīgi, mēs spējam Dievam pateikties par tādām mazlietēm, bet Dāvids neraksta. Bībele nav nav kā turēt dakšu un nazīti rokā pie galda, amen? Bet par dievbijību. Amen? Kāpēc ir Bībele? Lai mēs zinātu pestīšanas ceļu mūsu dvēselēm, par ko viņš runā. Tavs spārnu pavēnī. Tas ir runāts par Kristus krustu upuri. Tas ir mūsu spārnu pavēnis. Tā ir vieta, kur mūsu grēki tiek piedoti. Tā ir vienīgā cerība cilvēkam. Viņš saka, tu viņus, tie, kas nāk ticībā, dzirdini no savu prieku strauta. Atkal. Mēs vienkārši neizlasām to kā dzejoli. Kāda prieka? Mēs lasām jauno derību un pestīšanas prieka. Kad ir pestīšanas prieks? Tad, kad ir bijis bēdas par saviem grēkiem. Ja mēs esam raudājuši par saviem grēkiem, mums nekad arī nebūs patiesa pestīšanas prieka. Kad man grēki ir piedoti Kristus upuru dēļ. Ja es sakam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Jāņa 7. nodaļa. Jo pie tevis ir dzīvības avots un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Ja es saku, es gaismu esmu nācis pasaulē. Lai neviens, kas man tic, nepalikt tumsībā. Jāņa 12. Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8. nodaļa. Jā, un Jānis saka, apostols Jānis saka, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā par Jēzu viņš saka, tas bija patiesa gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Dāvids saka, tavā gaismā mēs redzam gaismu. 119. psalmā ir rakstīts, tavs vārds ir mans kājas spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tavs vārds ir kā baterija, ar ko es spīdinu sev ceļu. Tā ir kā lampa, kas apgaismo manu ceļu. Kas ir šī tava gaisma, lai es varu redzēt to gaismu, kas ir nākus pasaulē? Kā es to varu zināt? Tad, kad es dzirdu Bībeli. Amen. Dieva vārds ir šī gaisma. Dieva vārds mums atklāja Dieva dēlu. Un bez Bībeles sacītā nav iespēja ticēt un būt glābtam. Nav iespējams. Būt gaismā. Tā ir patiesība par gaismu. Patiesība par Jēzu Kristu, par glābēju. Un psalma beigās Dāvids saka, izplec savu žēlastību, jeb turpini savu žēlastību pār tiem, kas tev bīstās. Kas ir šie cilvēki? Es vēlreiz pateicos Dievam par
šo dāvanu, ko es saņēmu gada beigās, un grāmata, kur bija Lutera komentāri par Jonas grāmatu. Kas ir šie, kas tev bīstās? Un es gribu aizvest atpakaļ arī uz Jonas grāmatu, lai es atgādinātu sevi par Jonu. Par ko Dāvids šeit saka, viņš saka, izplet, jeb turpina savu žēlastību par tiem, kas tev bīstās. Un mēs lasām šos notikumus Vētrā uz kuģi, kur bija Jona kopā ar šo kuģa apkalpi. Un tad mēs lasām mēs redzam šo situāciju, kad Jona bija Dieva pravietis, Jona bija Dieva bērns, kurš nepaklausīja Dievam, riebīgā veidā, mūkot no Dieva gribas, pretējā virzienā, nepaklausot savam Dievam. Ko viņš saka uz kuģa? Es bīstos to kungu. Amen. Es bīstos to kungu, lai gan viņš bija grēkojis, nepaklausot Dievam. Izplet, jeb turpina savu žēlastību par tiem, kas tev bīstās. Tie ir arī kristieši, kur nepaklaus Dievam. Tie ir Dieva bērni, kas krīt grēkā. Arī par tiem Dāvids lūdz. Uztur grēka atziņu un nožēlu savos bērnos, arī kristiešos. Lai viņi nemierina sevi ar domu brīvību Kristū, jo kad tik Jēzu, arī es ticu uz Jēzus Kristu, un tad dzīvo nenožēlotā grēkā vai zināmā grēkā. Viņš saka, un savu taisnību pār tiem, kam skaidrs sirds. Salmans saka, taisnais krīt 7 kārt, bet tas kungs tur viņa roku. Taisnais krīt 7 kārt. Un ceļā saka laukšā. Dāvids lūdz Dieva žēlastību saviem brāļiem, kristiešiem, viņu svētapšanā, cīnoties ar grēku viņu miesā. Izplet savu taisnību par tiem, kam skaidrs sirds. Arī viņiem ir vajadzīga žēlastība. Arī mums, kristiešiem, ir vajadzīga, kas esam Dieva bērni, viņa žēlastība. Lai mēs varētu cīnīties pret grēku savām miesām, grēku, kas ir no pasaules un kas grib ietekmēt mūs. Es gribu izlasīt vienu mācītāju Mārtiņu Luteru domu, kur viņš saka no Jonas grāmatas. Viņš saka, bezdievīgo daba ir tāda, ka viņi baidās no soda. Bet pašu grēku viņi neievēro un labprāt grēkot vienmēr, ja tikai nesaņemt sodu. Dievbijīgā daba ir tāda, ka viņš bīstās no grēka un uztraucās par to. Viņš labprāt palikt sodā, bet bez grēka. Nekā dzīvot grēkos, bet bez soda. Amen. To var pateikt cilvēks, kurš ir piedzimis no augšas, kurš pazīst Dievu, kurš pazīst dievišķo dabu kristietī. Romiešu vēstule 8.1 saka, tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Kāpēc? Jo pie krusta Jēzus uzņēma mūsu grēkus uz sevi. Jesai saka, viņš nesa mūsu pārkāpumus un grēkus. Pie krusta viņš tik Dievs satriekts zem Dieva dusmām, lai mēs, kas ticam viņam, dzīvotu. Nekādas pazudināšanas, Romiešu 8.1. Nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Kristu Jēzu, lai viņi netiktu pazudināti. Nekādā veidā. Un beidzot mēs lasām šo reiz kritīs tie, kas dara ļaunu, viņi sabruks un vairs nepiecelsies. Dievs brīdina. Bieži vien viņš lieto ugunsliesmas, lai sodītu, lai dotu sodu, un tas ir brīdinājums cilvēkiem arī šīs dienās pasaulē. Tas ir brīdinājums arī Ukrainā cilvēkiem, kuri ir tādi paši bezdievīgi cilvēki, kuriem uzbrūk citi bezdievīgi cilvēki. Tāpēc saka, lepnie un bezdievīgie nebaidās no Dieva. Viņi nebaidās no Dieva. Un tie, kas nebaidās no Dieva, nepazīst savā dzīvē Dieva žēlastību. Viņi to nepazīst. Tā tiem paliek sveši. Tie reiz sabruks un vairs nepiecelsies. 119. psalms un 120. pants. Es tā bīstos no tevis, ka šaušals pāriet pār manām miesām, un man ir bail no tavu tiesu sodiem. Nolaidības grēks pašām pret savu dvēseli
ir ceļš uz visiem citiem grēkiem. Ja mūsu sirdīs būtu šī stundā Dieva žēlastība, mēs būtu satriekti, dzirdot par grēku. Ja tās būtu, ja dzirdot šīs patiesības, no ko Dāvids mums sludina, cik bieži mēs grēkojam pret Dievu. Amen? Amen? Nav jau tā, kā mēs gribētu, lai cilvēki mūs redz. Bet ir tā, kā Dievs redz mūsu sirdis. Un to visu dzirdot, mēs paliekam pieklājīgi sēžot. Un es zinu, ka mums neko mākslīgi nevajag darīt. Es to zinu. Jautājums, vai mēs esam Dieva žēlastībā, vai mūsu sirdis ir satriekts, vai mums ir bailes un bijība mūsu Dievu priekšā, vai mūsu dvēselē norūpējas, vai tavu dvēselē norūpējas šī brīdī par taviem grēkiem tavā dzīvē. Vai ir? Grēks, Dāvids saka, čukst, nav jākaunas. Nav jākaunas. Bet Dāvids saka, satriekt garu Dievs nenoraidīs. Visu, ko mēs varam darīt šī stāvoklī, lūgt Dievu žēlastību savām dvēselēm. Amen. Lūksim Dievu.